Sveiki, atkal. Mēs esam nonākuši atkal vienā posmā no dzīvnieku pasaules. Šeit ir, mēs tikko uzdurāmies uz ļoti slavenām pēdām, par kurām man nav nojausmas un ko, bet pastāstīs par to viens cits cilvēks, kurš ir Smiltenes slavenākais tā kā pēdzins vai kaut kas tām līdzīgs. Nu, tā, viņš visu zina par pēdām. Varbūt tu viņu mūs iepazīstinās? Jā, šis ir Mārtiņš. Lūdzu, Mārtiņ. Labdien. Viņš pastāstīs par šīm te, arī par šo pēdu. Šo, jā. Arī. Šo, jā. Šo. Šo te, nu lūdzu. Šeit. Nu jā. Es it kā neesmu eksperts, bet tā ir bijusi, apmēram, pusaugusi vilku mātīte. Vakardien ap 7:00, man liekas, viņa ir gājusi. Tas ir, to var pateikt pēc šī izbīdījuma. Uz kuru pusi viņa ir gājusi? Viņa uz turieni noteikti. Parādi vēlreiz, kur pusi. Uz to pusi noteikti viņa ir gājusi. Parādi. Jā. Uz turieni noteikti. Jā. Jo šīs, ir divi veidi vilku mātītes. Jā. Šī ir viena no tām, kura iet atmuguriski. Viņa tā pievērš uzmanību. Tā tad, ja šeit ir lapa bijusi vēl, ja? Šī lapa. Jā. Tā, it kā lapa nebija jāgaršo, bet Jā. To var noteikt pēc šī izbīdījuma, ka tas ir 7:00, pēc šī naga. Ja viņš būtu šeit, ja šeit būtu tāds izbīdījums, tas būtu bišķi vēlāk bijis, bet nē. Var redzēt to, bet nevajag sabojāt tos tur, citādi nevar neko pateikt. Un jāatrod vēl kāda pēda. Redzi, viņa ir gājis pretīm cits vilks uz to pusi. Uz to viņi ir gājuši tā. Viņi ir, tā man liekas bijis kaut kāda deja. Rituāls pārošanās. Pārošanās, jā, man liekas tā līdzīgās. Kā tu domā, vai viņi tomēr satikās? Viņi? Un sadarīja savas lietas? Īsti nevar pateikt, viņiem ir bijis arī bērns līdzi, redziet? Maziņš ļoti. Šitais bērns ir bijis te. Tas maziņais? Jā, Tas, kas te nāca? Te viņš ir gājis un viņš te ir. Viņš ķipa, gāja,